bibliotekāri, celtnieki. Saimnes deputātiem liels paldies, ka jūs esat šodien atnākuši uz būvlaukumu. Un mums valdības deklarācijā kā viena no prioritātēm ir pabeigt šo lielisko ēku līdz nākošā gada 18. novembrim. Līdz ar to es uzaicinu visus jūs uz atklāšanu. Tas ir viens. Otra ārkārtīgi svarīga lieta. Mēs jau esam daudz darījuši. Andris Vilks ir darījis milzīgu darbu par saturu. Un mēs turpināsim skatīt saturu, lai mūsu biblioteka būtu pasaules zinātnes un radošuma centrs. Un trešais svarīgais uzdevums, kas šķiet varbūt tāds sīkumiņš, bet īstenībā paņemts ļoti daudz laika un enerģijas, ir pārvākšanās loģistika. Andri, no cik ēkām ir jāpārvācās uz šo ēku? Vispār no 6, bet 5 mēs atstāsim un sastāv vēl paliksies. Tātad no 5 ēkām visas grāmatas, visi darbinieki, viss ir jābūt tādā straumītē uz šejienu, kas ir ārkārtīgi būtiski un svarīgi.